Es esmu Edgars, pabažu. Es esmu, es neesmu pieredzis tā priekšā runāt. Es saukrastos esmu 9. paudze, man nesen piedzima 2 gadu atpakaļ dēls, un es izpētīju savu dzimtu, un dēls jau man ir. Pirmais zināmais zviedrs ir 1744. gadā dzimušais Andrievs. Un tā kā pētīja man dzimtas vēsturi, viņi ļoti vienkārši bija izpētīti, jo, kā viņi teica, sākumā es dzīvoju zviedru mājās, pēc tam silzviedru mājās, un es neesmu gandrīz 300 gadu laikā mainījis ne savu atrašanās vietu, ne nodarbošanos, jo pabažu muižā man senči bija ierakstīti kā muižas zvejnieki. Un tā vēl joprojām zvejoju arī pats. Un tālāk, zvejnieka darbs nevienos laikos nav bijis viegls, un visos laikos ir bijis par kaut ko jācīnās. Ja? Un, teiksim, mana izpratne par zvejniecību ir pavisam daudz savādāka kā lielākā daļa, kas jums stāstīs. Ja? Jo lielākā daļa, kas stāsta par zvejniecību, viņi stāsta par kolhozu laiku, ja, un kā mēs toreiz gājām un kā mēs toreiz dzērām. Ja, jo kolhozu laiks zvejnieki sāka dzert pēc 45. gada. Ja, visiem liekas, visiem asociējās zvejnieks ar, viņš jau ir dzērājis. Ja. Tad, es varu pateikt, ka tā nav. Atnāca okupācija un vienkārši tā dzēra visi un daudz. Ja. Un tāpēc pēc 45. gada visu, ko jums stāstīs, visur blakus ir stāvējusi viena cisterna ar alkoholu. Ja, un tāpēc mana tā vēsture stiepjās daudz tālāk. Mana vecā tēva paudze dēļ tā alkohola neiemācīja nevienu jaunu zvejnieku. Ir tie būtībā uz pirkstiem skaitām zvejnieki, kurus viņi iemācīja. Ja? Un tad es domāju, kāpēc tā tas notika. Ja? Jo tas notika tāpēc, ka neviens tēvs nenovēlēja savam dēlam likteni nodzerties. Likteni, tur nebija variantu. Ja? Tāpēc mans tēvs, viņš bija kā brīvdienas zvejnieks, viņš saglabāja arodu, ja? Bet vecais tēvs viņam īsti neko daudz vairs nemācīja. Ja? Un te ir vecais tēvs man šitas blakus. Tie jau ir kolhozu laiki. Ja. Tas ir vecvectēvs, kurš pirmais sāka ar murdiem zvejot no maniem senčiem. Un katros laikos tie senči ir nesājuši dažādas formas, un man senči gandrīz visas iespējamās ir nesājuši. Tas ir vecais tēvs. Jau citā formā. Viņi visi zvejoja, tie ir, kādreiz bija runa, ja, iepriekš teica, ja, kas ir vada draudzes, ja, tas arī bija, kādreiz bija vada draudze, tā ir tā draudze, kas ēd vienu maizi, ja. Ir vada draudze, ir zvejnieki, ja, kolhozs izjauca to ierasto kārtību, ja, ir zvejnieks un ir zvejnieka ģimene, ja. Un bez zvejnieka ģimenes tas zvejnieks būtībā, viņš nav spējīgs visu izdarīt un visu paspēt. Ja? Un tāpēc ir tā ierastā, tagad ir, nevar vienkārši zvejot un iet kā uz darbu. Ja? Jūra nav darbs, jūra ir dzīvesveids. Ja? Tāpēc ir vada draudzes. Tās ir, principā, tās bija vairāk vai ģimenes vai radinieki kopā, ja? Vai kaut kā. Pēc tam tās vada draudzes pārtaisīja par brigādēm, atnākot kolhozam. Ja. Un, kādreiz vilka vadus šai piekrastē. Pašlaik tas ir aizliegts. Pašlaik mēs runājām ar zemkopības ministriju, iespējams nākošgad saistībā ar Bioru viņa atļaus kaut kur vidzemē vilkt vadus, ja, bet tur ir runa par to, ka ir vadi dažādi veidi, ir zivu vadi un ir bušu vadi. Ja. Biors mums varbūt ļaus bušu vadus vilkt, tad bušu vadus nav nozīme vilkt, lai ar laiku ļautu. Un, velkot to zivju vadu, ja, tas jau ir turisma pasākums, ja, tas ir
To var izvērst, ja, kur ir vadu velkamie plači, teiksim, kā pateikt, manā pagastā. Ja. Jo tā mana dzimtas vēsture saistās ar Pabažu muižu un Pabažu pagastu. Ja. Un tāpēc ir, zvejniekciem ir atkal viss šajā galā ir viss savādāk, ja, un tā teritorija no Pētrupas līdz Lilastas kanālam. Piekrastes zvejnieks pārzina katrs to savu to teritoriju, savus robus, kā ir katrā vietā viss ir savādāk. Ja. Un katrā vietā tie rīki pa lielam visi ir vienādi, ja, bet katrā vietā ir tā zveja notiek savādāk. Ja, jo citur ir akmeņi, citur ir smilts, ja, citur ir sēkļi, citur nav sēkļi. Tā ir mana Pabažu Savukrastes zvejnieku biedrības zvejnieku apmetne, ja, kuru principā izveidoju es kopā ar, tur mēs esam 2 brigādes. Kā brigādes, ja kādreiz brigādē bija 15, 16 cilvēki, tad tagad ir 2, 3. Ja? Un, kur reizi. Ja? Tur ir vienmēr, kā saka, ja, var taisīt muzejus, ja? Tur var aiziet kā uz muzeju apstīties, ja? Kā viņi izstās. Ja? Muzejs taisīs tad, kad vairs nebūs zvejnieku, ja? Tad tur varēs uztaisīt muzeju. Atstāt kā pēdējais, kas aizies izslēgs lampiņu, tad tur kļūs par muzeju. Ja? Tur ir kūpiņi, ir nēģi ceplis, ja? Ir kūpinātavas, rozes sastādītas, sievu sastādīja pa zvejniecības tematiku. Te var kādreiz, būtībā var aiziet, kurš vēlās iziet cauri un apstīties, jo sētas tur priekšā nav, sasveicināties, neviens zvejnieki ir skarbi cilvēki, ja, bet cilvēks mēs neēdam un sarunāties mēs nemākam, ja, tā publiski un daudz, es cenšos, pārējie ir tādi, viņi skatīsies visi vienmēr šķībi un greizi, ja, tādi mēs esam, jo jūra nemīl vājos, ja, un ja kādam ir vēlēšanās, var aiziet apstīties, tas ir Pabažos, kur kādreiz bija Katrīnbāde, pretī Abras stāvlākumam, tur pat var aizbraukt, karti ir. Tās ir laivas mūsu, manas 2. brigādē, tur mēs, jau ir vairāk. Bija laiks, šitā evītā ir pela, bija laiks, kad tajā posmā, jāsaka, no Pētrupas līdz gandrīz kanālam, tā bija vienīgā pēdējā palikusī laiva. Tas bija laiks, kad es biju beidzu dzert savu cisternu ar šņabi. Tas jau ir gadus 15 atpakaļ, jā. Un laikam ejot, es izveidoju zvejnieku apmetni, un tagad tur ir laivas, tagad ir atgriezušies zvejnieki, jā. Zvejnieki, tā ir runa par jau šodienas zvejniecību, jā. Visi saka, zivis nav. Zivis ir vairāk nekā jūs varat iedomāties. Zivis kopējā biomasas nozveja ļoti liels tonnas, ja, bet tā ir jau runa, par šodienas zvejniecību. Kā atjaunot zvejniecību, ir veidi, kā atjaunot piekrastes zveju, ja. Bet, labi, to tad varbūt vēlāk es pastāstīšu. Tas ir mans dēls, Oskars. Un, laivas, jā, ir. Te sākās murdi. Tas ir kā murdi ir, tas ir maziņš murds, tas ir 3-metrīgs murds. Murdi, ja saka murdam, saka 3-metrīgs, tas nenozīmē, ka viņš ir 3 metri, tas ir uz 3 metru dziļumu viņa liek, jā.
Es lieku 3-metrīgus, 4-metrīgus murdus taisu sev. Jā. Ir parastie murdi, vēlāk būs schēmas, parādīšu. Ir parasti murdi, ir dviņu murdi. Ne dviņi, tas ir divgalvaini murdi. Tā ir vienkārši asti. Principā vizuāli var parādīt ārā pagalmā vienu asti. Jā. Tur būs vairāk visādi varianti. Jā. Tas ir arī 4-metrīgs murds. Un kā teica, jā, tās zināšanas pa lielam, viņas jau, mana dzimta liek tos murdus jau apmēram 100 gadus. Jā. Tas apjoms apmēram, ko var apsaimniekot, ir vienmēr paliek viens un tas pats. Jā. Tās pamat idejas un tās vērtības vienalga paliek. Mainās materiāli izmantotie. Ja kādreiz tos murdus taisīja no bomeņnieku un auda rokām, tad tagad viņus taisa vai no kaprona, vai no PP, no PE materiāli, vai neilona. Materiāls mainās, bet tās pamat vērtības paliek, tā pamat ideja. Tā konstrukcija, slīpumi, leņķi, kā to zivs iet, kā zivs nonāk murdā astē šaurējā, viņi vienmēr iet plašumā. Un nejot visu laiku plašumā, viņi beigās nonāk šaurumā astē. Tas ir, tas, teiksim, apjomam, tas stāv iekšā murdā astē. Kad murdu ušu, jāizsien iedzirkļi, un tad izvelkas pagalmā uz priedēm asti, vienu asti, otru asti. Tas pats laikam murci. Un tas ir. It kā visi viņi ir vienādi, bet es zinu, viņi nav visi vienādi. Katram ir kaut kāda nianses, kaut ko uzlabo un kaut ko atkal. Tā ir laikam tāpat. Tas ir atkal 3-metrīgs murds, mazāks. Šitie jau ir luču murdi, kas prasīja, kā lučus ķer. Luču murds ir daudz mazāks. Pēc tam būs, ja kāds nepaspēja apstīties bildes, tad sieva man ir izprintējusi bildes, var apstīties pēc tam. Ir visas bildes tās pašas, kas te ir. Luču murdi tāpat viņu izvelk ārā, vajag atsiet pareizi iedzirkļus, lai tā zivs tur tiek iekšā. Man ir tur dēls ielīdz, viņš visu laiku man staigā palīdz. Viņš tāds izstāsts. Bet, teiksim, šitie ir lieli luču murdi, jo viņus es taisu priekš grunduļiem. Arī ir mazāki luču murdi, kurus taisu tikai priekš lučiem, ko augstāk ejot, lai vieglāk būtu pacelti. Katram zvejas rīkam ir nozīme, tāpat par tīkliem runājot, vārds tīkli ir priekš citiem. Zvejniekam nav tāda, zvejniekam ir zvejas spaile, un tāda tīkla tā īsti nav. Ir linums, ir tāpat jebkuram zivju tīklam, tas ir tas nosaukums, zivju tīkls, bet viņam ir, teiksim, tāds tā kā apakšnosaukums, Ar cilvēkam no malas liksies, ka tas ir viens un tas pats tīkls. Tā ir tā, kā pateikt, piekrastes zvejā tam ir nozīme. Es eju ķert, kādu zivi es eju ķert. No tā ir atkarīgs arī kādu tīklu es lieku. Ir loši, ir plati, ir pušauri, ir liekači. Tagad liekačus vairs nedrīkst likt, izdomāja likumus. Tāpat ir murdi, ir vadi. Tie nosaukumi tik daudz, ka principā lieto tikai tos, ar ko zvejo. Bet tie nosaukumi ir ļoti daudz. Un, teiksim, metot salak tīklu un reņģu tīklu, cilvēks atnāk, viņus noliks vizuāli blakus, viņi būs identiski vienādi.
Tas, kas nesapratīs, ja, ir starpība tāda, ka salaka tīklu liek pa ūdenim pa grunti un reņķa tīklu liek pa virsu. Ja. Jo salaka peld pa dibenu un reņķa peld pa virsu. Ja. Bet atnākot, ka pakārs vizuāli cilvēkam pateiks, viņš ir viens un tas pats tīkls. Ja. Un licenzē arī viens un tas pats ierakstīts. Ja. Tas ir, teiksim, zvejniekam tās ir pašsaprotams lietas un neviens īsti pa viņām pat nerunā un nestāsta. Ja? Un te mani bildēja, kā es murdu lieku laivu. Tā man ir tēva vēl pirkta laiva tā bija Cernikaus vada laiva. Viņa bija koka laiva, bet viņa bija ļoti laba laiva. Es viņu vienkārši paņēmu un aplīmēju ar stiklu šķiedru. Kā pateikt, tās vērtības nemainās. Jā, aizjot vizuāli visiem liksies, ka tā ir koka laiva, bet faktiski viņai ir uzlīmēta bieza kārta ar stiklu šķiedru virsū. Un ir mainījies materiāls, bet tā laivas, kāpēc es tieši to laivu līmēju? Ir laivas, kuras pasaku, kuras nav vērts pat sākt kaut ko viņām taisīt. Ja? Viņa ir kaut kāda sen taisīta, es nezinu, viņai 50 gadi ir varbūt papīros, viņai ir 30 gadi, bet faktiski viņai ir Dievs viņa zina cik gadi. Un viņai es iedevu otru mūžu. Un tās vērtības nemainās. Tie ir zivju zušāķi. Tā ir nākotne mana. Zušāķi. Te ir konstrukcija. Teiksim, tas ir viengalvains murds. Tas ņemts ir no interneta. Ja. Krasts ir tur un vienkārši iet sēt un iet uz augšu. Tas ir vienkārši viengalvains murds. Bet pie mums pludmalē liek, te ir atkal otrādi, te ir krasts. Liek sētu divgalvainu murdu un astes uz galiem. Ja. Divas astes. Tas ir saistīts, galva ir parasti uz 11 tenkuriem, sētu uz 9, sākot no 9, kā kurš. Stāvads liek apmēram līdzīgi. Un divas astes, tas ir saistīts ar straumēm un vispār kā zivs staigā un ka vienmēr strādā viena aste. Jā, viena strādā, viena ne. Labs viengalvenais murds noķers vairāk kā divgalvenais. Jā. Bet divgalvenais murds, principā, ja būs labs divgalvenais, viņš noķers daudz, ļoti vairāk nekā viengalvenais. Tas ir, tas ir, par zvejas rīkiem, par zvejas rīkiem var daudz un dikti stāstīt, un tas ir jādara, lai to saprastu, jā. Tas bija ņemts no interneta, viņi ņēma, rādīja prezentāciju tos, ko viņi nopirka no Somijas, tur tādus ar riņķiem. Uznāca vētru un viņu vairāk nebija. Tad nopirka viņu vēl vienu, izmēģināja un uznāca vēl vienu vētru un nebija. Ja. Teiksim, tagad man iedeva RTU izmēģināt roņa atbaidītāju. Viņš produktīvs bija pusdienu. Jā. Pēc tam pārējo mēnesi viņš tur vienkārši pīkstēja un kaitināja cilvēkus. Un ar roņiem manā uzskatā roņiem ir jācīnās pavisam savādāk. Tas viss ir jāsāk pilnīgi no citas gala. Jā. Tā ir barības ķēde, kas ir izjaukta jau pašā sākumā, kur tie roņi uzradās. Viņi uzradās no anomālas pārzvejas, kura sākās ap 20 gadu atpakaļ. Zivju vienkārši pārzvejas. Tās ir, vēl joprojām viņi notiek, ja vēl sākumā bija zivju izmērs, ko zvejoja, jā, tad pašlaik tiek ķerti tikai milti. Milti tiek ķerti arī tepat blakus.
un daudz kur citur. Un tāpēc mana izpratne par zvejniecību ir pavisam savādāk. Katru dienu noved malā simtiem tonu ar zivīm. Ja? Kā jūs domājat, cik nozvejo zvejnieks ir maz zivis? Ja? Tās ir 1000 tonnas, ko noved šeit malā, tepat ostā. Cik no viņiem jūs redzat? Gandrīz necik. Tāpēc, ka lielākā daļa aiziet miltos. Miltos, par to mēs cīnāmies. Tā ir cita cīņa, tā ir šodienas zvejniecība. Ja? Te es atnācu stāstīt par pagātni, kā atjaunot zvejniecību. Ja? Tas viss ir kopā saistīts. Ja? Būs zivis, būs zvejnieki. Ja? Nebūs zivis, ar varu tu mīļu nevienu nepataisīs. Ja? Tu nevari piespiest iet jūrā kādu, un viņš nenoķers, viņš neredzēs nekādu rezultātu. Ja? Un tajā mirklī, kad neredz nekādu rezultātu, interese pazūd. Ja? Atjaunot zvejniecību. Jāatjauno pašlaik vērtīgo zivu resursu mūsu ūdeņos ir noplicināts apmēram kaut kādā Somālijas līmenī. Vērtīgo zivju. Biomasa ir ļoti daudz. Ja? Tā ir šodienas zvejniecība. Te manas laivas, traktors man, ap ko es vizinos, dažreiz nē. Te zivis. Zivis ir. Laši. Zivis, pašlaik zivis, jā. Tad, kad parādīsies, atgriezīsies, pašlaik zivis, arī pašlaik ir zivis. Vienkārši es personīgi nespēju noķert tik daudz tās zivis, cik cilvēkiem vajag. Esmu, pabažos, esmu viens zvejnieks, jā. Aktīvā zivu sezona ir 3 mēneši gadā, jā. Pārējā laikā visiem vajag zivis, jā. Un tad, kad viņas ir, viņas tiek pārdotas vēl nenoķertas. Ja? Līdz ar to kaut kur viņas tirgot, ja? Tos 3 mēnešus, ja? Ir vēl problēmas viņas pārdot. Ja? Dažreiz, ja nav, bet es vedu savas zivis uz Igauniju, jo te es ķeru asarus un grunduļus, un tur viņa rūpnīcā, tur viņa rūpnīcā maksā jau tādu cenu, kā te ir mazumtirdzniecības cena. Ja? Tur ir vairumtirdzniecības. Tā kā vienu gadu karpas peldēja, kaut kur bija pamukušas, bet tās ir senas bildes. 10, redz, asari laivā. Vai tā nav zivis? Ir. Tas nav. Šito laivu esmu piegāzis līdz lūpai ar asariem. Un tas nav tas, es sāku nopietni zvejot tajā laikā, kad it kā jau zivis beidzās. Ja? Tāpēc es neesmu redzējis nekad tās tonnas, pa kurām visi runā. Ja? Un ja es viņas kādreiz ieraudzīšu, tas būs labi. Ja? Es par to cīnos. Pašlaik esošajā sistēmā es par to cīnos, lai es kādreiz ieraudzītu arī tās tonnas. Ja? Es viņas nekad neesmu redzējis. Tajā laikā man bija citas nodarbošanās, jāsaka, stores. Viengad ielaidu stores, viņas visas izķēra veiksmīgi. Es arī kādas 11 noķēru. Zuši, tie es šogad vai pagājuši gadējie. Ja Oskars ir, tad pagājuši gadējie tie zuši. Ja zušas var saķert un būtis, lāšiem būt. Tas ir laši, arī ir. Zivis ir. Mamma, zivi. Tas jau ir šogad. Un to arī šogad es saķēru. To es nebiju plānojis ķert, es reņģi neķeru, man ir tāda acs, lai reņģi iet ārā. Vienkārši bija tik liela reņģi un tik daudz, ka man pielīdu astē reņģi, es pat īsti nezināju, kur viņi beigās likt. Jā. Tas bija tīri nejauši trāpījās. Te ir tas, kas paliek pēc roņa. Tas jau ir šomēnes.
Tas ir arī, tas ir 16. novembrī. Lielā aste, tas ir kā 10 kilo lasima aste. Arī kur ir, tā izstās miltu flote. Tās ir vimbiņas, tas ir vienkārši bildes, ka zivis ir. Tās ir vējzivis. Atstāsim kādu smukāku bildi. Vai? Latvijas laikā Oskars, tas pats, kā pateikt, dažādi vērtētais Vils Lācis, viņš prototipu ņēma no Inčoskara. Tas ir reāls cilvēks, viņš mācīja zvejot garklā un marolu. Tā kā priekštecis bija. Tas ir reāls cilvēks, no kura ņēma prototipu. Tāpēc ir vārds Oskars. Ar manu dzimtu viņš kaut kāds radinieks man ir, bet tas ir tā. Un ar mūrdiem sāka zvejot Latvijas laikā. Un mūrdiem ir vecie žurnāli. Sākumā es nezinu, kurā gadā tieši viņi radās, bet 30. gadu beigās jau Latvijas laikā bija likums, ja tu vari uztaisīt murdu, tad tu viņu var likt. Un tad, kad saradās jau vairāk gribētāji, tad viņi lozēja robus. Lai nebūtu strīdi, tad viņi izlozēja, kurš kurā robā liks. Man vecvectēvam kaut kā bija, es nezinu, kāpēc, bet viņam robs bija, tie robi viņam bija noteikti. Ja citi lozēja, vai tāpēc, ka viņš bija pirmais tur sācis zvejot, viņam bija viņa robi. Un būtībā pašlaik es cīnos par to, lai es atgūtu savas vēsturiskās zvejas tiesības, ko drīkstēja darīt mani senči, lai es drīkstētu. Bet tas ir laika jautājums. Un tāpēc ir tas, kas ir mantots no Padomju Savienības, tāpat kā visi Padomju Savienības infrastruktūra īsti nekam nav derīga un nebija derīga. Arī zvejniecībā ļoti daudz, kas ir ievazāts no tā laika, kas, tā kā es sākumā sāku stāstīt, ir zvejnieki un zvejnieku ģimenes. Un viens pats zvejnieks nevar, jo tā vien gadu ir labi, vien gadu ir slikti. Un tāpēc ir vajadzīga tā ģimene, kas veido to kopējo peļņu, kopējo ienākumu. Ja vīrs noķer to zivu, tad sieva viņu iztīra vai iztirgo. Vai savādāk palīdz. Un tie paši zvejas rīkus taisīt. Es viņus taisu mājās. Un tas viss notiek pēc tam, kad tas bija laika gaitā izveidots tāds ģimenes tas modelis. Pēc tam sanāk veči kopā atkal, un tad tā ir tā vada draudze, kas iet kopā jūrā, veči. Bet katram vecim aiz muguras stāv sieva un ģimene, kura viņiem palīdz. Varbūt ne visi, nevienmēr to ģimeni redz, kura atbalsta. Un tagad ir tas, ka ir palikuši tie vecie, ņemsim, audzināsim jaunus zvejniekus. Neizaudzinās. Viens man ir uzradies, kurš mācās. Un arī tikai tāpēc, ka viņš ir man radinieks. Viņam tas ir asinīs. Es viņam parādu, kā ielikt ankuru, un viņš saprot, kā viņš viņu ieliek pareizi. Ir cilvēki, kurus ar koku var mēnesi daudzīt, viņš to ankuru otrādi ieliks vienalga. Un tam ir jābūt interesei. Un tad, kad tas tev nepatiks, varu tu nevienu neiemācīs. Teiksim, kādreiz zvejnieks skaitījās gājējs no 14-15 gadiem. Līdz tam vecumam nevienu ar varu, nevienu tajā vecumā cilvēks paliek apzinīgs,
un tajā vecumā viņš sāk iet jūrā. Viņu sāk ņemt līdzi. Ja. Līdz tam viņu ļauj dzīvoties vai ganos vai kā. Ir daudz reāli gadījumu, kā rodās tie tāljūras kapteiņi. Ja. Tā arī viņi rodās. Viņus piespied iet jūrā ātrāk. Ja. Un ja viņus piespiež ātrāk, tad līdz tiem 14-15 gadiem viņiem tā jūra ir noriebusies. Un tad viņi kaut kur domā, kur viņš ies uz jūras skolu un aizbrauc jūrā. Un tie ir, es zinu, vairākus tādus reālus gadījumus, ka tā arī ir cilvēku spied iet jūrā ātrāk pat jau vecumu, un tad viņš aizbrauc tālāk. Jo darbs nav viegls, viņš nekad nav bijis viegls. Jā. Bet, tādu darbu, es nezinu, vai es izvēlējos, vai viņš man izvēlējās, tas darbs, to ir grūti pateikt. Jā. Tā, ko vēl pastāstīt? Mūsdienu, tagad es uzrakstīju Eiropas projektu, man piešķīra traktoru, jā, tur ir visādi cilvēku emocijas. Mūsdienu piekrastes zvejnieki, kā mūsdienu ir, idejas jau paliek tā pati vecā, jā. Tā laiva ir jābūt tādai, ko var iestumt jūrā. Jā, līdz ar to apkarināt ar visādām brīnumiem viņi nevar. Jā. Mūsdienu ir materiāli mūsdienu. Jā. Jā, ja kādreiz es uz jūru gāju ar zirgu, tad tagad man ir traktors. Idejiski tas pats. Jā. Kā pēdējos silzviedru zirgu nobeidz kaut kādos kolhos, nezinu, noņēma kolhos. Skaitījās kolhos, tad viņš drīkstēja būt mājās. Un kaut kā. Un idejiski jau, tas viss jau paliek tas pats vecais. Jā? Tikai šodien to dara par cik ir mazāk cilvēku. Jā? Ja kādreiz ar rokas vinču vilka augšā laivas, jā, tad tagad to dara elektriskā vinča. Jā? Tas pats jau, ja kādreiz bija tā brigāde 16 cilvēki, tad tagad man ir 2-3 tas viss jāizdara. Jā. Līdz ar to man vajag papildu visu aprīkojumu. Jā. Jo darbs nav viegls. Katru gadu kāds noslīkst. Šogad viens zvejnieks pazīstams noslīk tikai. Bet darbs ir būtībā jūrā, ir jāzina, ir jāievēro visa drošība. Jo tie, kas to nedara, tad tas dārgi var maksāt. Jā. Draugi man ir noslīkuši, paziņas, radinieki, daudz. Tāds man vienmēr ir vesti. Jau tad, kad sāk slīgt, tad šogad stāvēja inspektors ostā un visu štrāfēja, jā, viņi nāk iekšā. Viņiem ir daudz visādas diskusijas bijušas sevišķi šogad, jā, bērni izpeldēja, veči noslīka. Jā. Bērniem bija vestes, tur kaut kādi 3 bērni izkūlās ārā un 2 gabali noslīka. Tas, kas bija zvejnieks, to es pazinu. Jā, jo tie zvejnieki Latvijā ir uz pirkstiem skaitāmi. Jā. Arī es esmu Mazjūras zvejnieku biedrība. Mēs apvienojamies no Ainažiem līdz pat Liepājai, līdz Jūrmalciemam. Visi zvejnieki. Mēs esam pašorganizācijas ceļā, to nav organizējis neviena valsts instance, to apvienojās paši zvejnieki. Jā. Un tur ir palikuši lielākā daļa Latvijas zvejnieki, kas ir aktīvie zvejnieki. Un, kā es saku, reputācija mums nav nevienam laba. Bail mums īsti arī nav ne no viena vairs, jo mēs esam palikuši pēdējie nozarē, no kuras ir aizgājuši 1000 cilvēku. Jā. Ne tikai zvejnieki, ne tikai piekrastes zvejnieks rada to nozari. Ja? Ir vesela, ir arī barības ķēde, kas stāv aiz viņa,
kas to zivi pērk, kas to zivi realizē, kas viņu kūpina. Tālāk ir tā ķēde, kas aiziet aiz viņu. Arī tā ir nozara, kur ir iznīcināta. Mēs cīnāmies par to, lai to nozari atjaunotu. Jā. Kā mēs sakam, jā, vai mums tas izdosies vai neizdosies, tas ir to dzīvos un redzēs. Jā, bet pašlaik pēc 2 gadu cīņas tas viss sāka veikt, sākam mēs mainīt vismaz likumus par labu zvejniekiem, jo pašlaik ir daudz likumi, kas ir vienkārši domāti, es nezinu kam. Jā. Tā pati vadu vilkšana, jā, kāpēc viņu nedrīkst vilkt vadu? Pirmkārt, teiksim, es nevaru runāt par visu Latviju, bet par savukrastiem. Jā. Cik tev būs cilvēki, kas viņu vilks? Kas to noorganizēs? 1, 2, jā, un to izdarīs pārējais gadā. Jā. Bet nedrīkst. Jā. Tagad mēs, vai Biors ļaus vai neļaus, tas ir zivju vats.